Un ja tu vairs nevari viņu noturēt, tu vienmēr vari vēl bišķi pagaiši stūri un noturēt viņu vēl aizvien. Ar standārtu visu. Tu iemet viņu, un tev ir vai nu nav. Nu, ja tu nevari noturēt to robežu, tu sagriežies un viss. Nu jā, viņam bieži vien ir tā. Tagad jā, šogad ir. Tas tev pagājuši gadu vēl bija. Labi, tālāk. Nu, tu pats izsēdies. Es? Jā. Tā kā izspriedām, tā kā bija pagājuši šogad, tā arī lai paliek šogad pa lielām šaibām. Labi, tas runāja arī savās interesēs šobrīd. Es domāju, ka tā arī tās ir pusmīgi varēs pro braucējs. Nu, tāpat kā pagājuši gadu. Ja viņi jau ir izdarījuši to soli, lai viņi tur arī paliek un brauc. Ja? Protams, ja nezinām iemeslu dēļ viņš grib atnākt atpakaļ uz strītu, tad tur ir jābūt kaut kādam iemeslam, kur noteikti jūs darba grupu varētu izlemt, bet tas ir pietiekoši nopietns iemesls, lai nāktu atpakaļ. Nevis, teiksim, man pēkšņi palika bail iemest pie 1-4. Skaidrs tālāk. Tu arī var izteikties. Es domāju, ka kaut kā normāli jāsadala tās klasses. Līdzvērtīgi, lai arī skatītājiem būtu interesanti līdzvērtīgas mašīnas, daudz maz. Bet par to viedokli tieši vai braukt strītā? Tas ir par pro klases mašīnas? Nē, pilnīgi noteikti. Nē, pro klases. Pro klases mašīnas. Nav runa, kā, teiksim, man iebildums to, ka, teiksim, Grīns paņēma no žuka mašīnu un brauc strītā. Tas man iebildums. Un tātad tev ir iebildums? Nevajag, ja ar to mašīnu brauc žuks, lai viņš arī brauc ar to savu mašīnu pro klasē. Kāpēc viņam jādod mašīnu savu? Mainās nosacījumi, teiksim, Šumahers neizdod savu formulu Hamiltonam. Viņi brauc arī klasē. Bet pašā laikā drivers var iedot kādam čomam pamēģināt to tačku it kā. Lai pamēģina ārpus čempionātu, lai pamēģina. Ideja tāda. Es teiktu, man viens jautājums visu laiku, ko es domāju, kā tiks vērtēts strīds? Tāpat kā pagājušo gadu. Leņķis, vienīgais, josla, un te es pilnīgi piekrītu tam, ka jābūt orgānās balstīkārtai. Jo tas būris viņš neko nemaina. Būris nemaina, bet balstīkārt vienā. Šobrīd iet runa par proklās automašīnām strīt klasē. Tieši tā, Rāzvalsts cits savāstums cits, viņi iestādos leņķos, kad vienkārši viņiem var sapņot. Uztais savu balstīkārt tā. Pagaidi, kāpēc es strītā brauc? Braucot strītā var trenēties, Tu kaut ko izmāji. Jā, turpinām pa vienam. Man jābrauc arī mājās. Man bija jāstrādā. Es varu. Mums jāatrod reāli instruments, kā dabūt strīt braucējus uz pro klasi. Nevis, ka viņi visu laiku tur sēž strītā un Mēs esam par to domāju. Es piekrītu tā, ka, piemēram, nevar cilvēks iekāpt no ielas apnākt un hopiņā, kā saka, viens brauc ir otram brauc un pro klases mašīnu nebrauks, otrs brauc tā kā viens brauks. Ja vēl bet ir jādabūt, tas arī darbojas. Viņi visi sēž 80 km stundā un baudē. Leņķis un tur arī mēs esam. Tas darbojās vienalga kāds ātrums. Arī. Reku valstis, ka viņš paņēma arī par tiem labākajiem tūmiem otrajā posmā. Viņš varēja iemest arī daudz lielākā leņķī to mašīnu. Viņi iet daudz skatāmāk, daudz lielākā leņķī ar lielākiem tūmiem, kas tūmē atkal. Respektīvi, lai jums būtu skaidrs, tas ir cilvēks, kas brauc ar standartu automobili. Rāds salonu un kondiški. Nebrauc līdzeļu skatu, neko nemainot, nevienu skaidrs, kas līdzeļu skatu un viss. Arī nevajag plēst matus, grūst, nenormāli nav tajā taškā strīdā. Pa vienam cilvēkam. Tieši kā? Tagad pa vienam beigās. Tagad tu esi pro. Es esmu par to, lai pro klases mašīnas arī brauc strīdā. Par to, ka, lai maina tās visus tos balstīkārtus, pilnīgi visu, ko maina. Tāda ir izaugsme. Tas sadāk, ja tu brauc ar to standartu mašīnu, tu brauc, kā tu varēsi pamēģināt, kā tā? Varbūt tev patīk vairāk. Varbūt tev tas nepatīk. Es tev dos to braucu klases mašīnu, pa lielam pieņems. Vai tu tikko teici, ka tas bija man vienkārši varbūt nav viena brauc, es man varētu iedot braucu klases mašīnu. Nav. Tas ir mans viedoklis. Es pat tādu, lai braucu klases mašīnu. Un viss. Es uzskatu, ka vajag būvēt pro mašīnas.
ka var būvēt pro mašīnas strītā iekšā, jo kur tu vēl iemācīsiet uzbūvēt priekš pro mašīnu, kur tu viņu testēs? Nekur. Citus. Prasa vadās, grib pateikt, es no Dobels te uzlikšu, tā leģi braukšu līdz Rīgai, kūdā. Man tur nav kur likt skraidīt, tā brauc visur, tā nav kur, pa ielu pilsētā. Jā, nav, drifts nav Rīgā tikai, drifts ir Latvija. Un no tādā veidā var testēt un darīties. Un, ja viņš brauc ar tādu standartu mašīnu, respekts viņam, super, es domāju, es tā nevarētu. Jā, bet man patīk arī, kā viņš brauc. Un viņi abi, kā satiekās tandēmos, ir ļoti interesanti pastīties, kā viņi brauc. Un atšķirības tur zina baigākās, jā, ka valsts tur iet, prom, nav. Tur nav mašīnā vai ne? Tur nav mašīnā. Valdim iedot melno Nissan, es domāju, ka viņš arī parādīja konkrēti, kā brauc. Tas ir braucējs. Atnāc augšās, nevis to paspēries. To es sev neizteicu. Es jau arī, piemēram, es uzskatu, ka, teiksim, jūs sakat, kā, teiksim, braukt pro klasē uzreiz. Man arī, teiksim, es vēl domāju palikt strīt klasē tikai tāpēc, ka es gribētu kaut ko pamānīt, varbūt balstie kārtā, tur, nezinu, pamēģināt kaut kādu unibolu hadenu uztaisīt un tā. Bet es jau nevaru aizbraukt strasi un viens pats pagāzēt, eju forši vadās. Es jau gribu apstīties arī kā, teiksim, kā es eju klāt, jā, cīņā. Un ko man teica sasaukt kaut kā 5-10 cilvēkus samaksāt viņu par degvielu, par riepām, eju vai brauciet ar manī. Pastīsimies, kā man ies tagad. Bet arī profesors vai kaut ko būvēt. Jā. Arī tas ir pamats ir strīds. Pamats ir strīds, mēs visi mēģinām braukt. Katru piekdienas vakaru? Runā, Pietur arī bija galā runā. Es par tiem ierobežojumiem teikšu par leņķiem un tā, kā braucies, kas var būt brauks, skatoties kā pa dzīvi. Es reāli vispār nedomāju par citu mašīnām. Es domāju, kā mana mašīna uzvedīsies trasē, vai viņa man apmierinās vai nē. Un... vai man tas gandrīz. Tur arī cilvēks arī apstīties, vai viņam ir labāk pēc. Un vajag nevis, teiksim, tā, lai stiprākos pietuvina vājākajiem, kaut arī par to pašu tehniku. Stiprāka tehnika vājākajiem. Bet, lai braucējiem ir interese pietuvoties stiprākiem. Par ko iet runa? Tev vēl esi globāli par to, lai pro varētu braukt. Pro mašīnu. Jā, bet ne pro braucies, teiksim. Brauc visu kompu. Jā. Bet drīkst uzreiz precīt. Grīns nav braucis veselu gadu, viņš ir kā huligāna tačkā un diezgan augsts aizpildījums. No. Malacē. Kur tikpat labi, es arī 10 neesmu trenējis, aizbraucu 2 reizes paņemt no kāds. Nē, Grīns. Es aizbraucu uz Igauniju. Tagad Igaunija saka, davai, es nesapratu, viņš brauc tandēmā, lapā. Man apģēnijas gandrības bija. Es rasu uzreiz sēžu astēvī. Un es domāju, Džeks vienkārši aizvaldīšos. Saprot, tas nozīmē. Un interesanti, uzreiz viņš man sēž aizmugurē. Viņš arī atgriezās. Tad tas, ko tas nozīmē? Nav jau nevienam iebildu. Man nav iebildu, es esmu gandrību cīnīties pakaļ vienkārši. Bet valsts nav vēl viena tāda. Tad sanāk, kad... Tad vienkārši... Piedāli, Ko tu gribi darīt? Jautājums, ko tu gribi darīt? Nē, vienkārši pagājuši gan visi sapratā. Vai vienkārši tu gribi slīdināties? Pagājuši. Vienkārši pagājuši gan visi sapratā, kā jābrauc uz 3 klasē, standarta mašīna. Pagājuši, tad vienalga, tad arī, lai iet. Jā, šogad braucām ar kādām mašīnām. Mēs sarunājām pa vienā. Ko tu bļosti? Lūdzu. Tālāk. Ildis. Es par to, lai jābraukt ar Dugām. Ar Dugām, bet... Ar Dugām, Mēs runājam par to, ka es piedāju braukt ar Dugām, bet viss standartā. Bet dažiem labiem ir... Raimond nebūs nekad standarta mašīnas. Nebūs nekad standarta strītā mašīna. Vienmēr kāds kaut ko apmies, vienmēr kāds kaut ko pārdod. Nē, tur tā lieta mums tā jāizdara. Darīšu to hadēm. Vai likt kaut kāds ierobežojums vai nav nekāds? Man nav naudas, lai braukt prom. Man nav pieredze, ka lielais braukt uz prom. Es guļat uz strītā. 3 grādi, lai samērīšu. Lieciet, tur būs ierobežotājs šaibas, bļāri. Mārēķis vadošajam vai sakojošajam? Kas man? Abiem. 43 grādi vadošajam vai sakojošajam?
Vai sekojuši. Cik vēl vajag? Mēs varam ar 47 grādus. Nē, 43 grādus. Kāpēc ir jāierobežo? Labi, tā ir tehnoloģija skaidrs, ka nekādas grādas Izlaicies vienkārši, tas process rakstas, brīdis vienkārši, mēģināšu šitās visas lielās. Kur tā nav, kas viņas ir? Numērīt visām mašīnām. Runājam tālāk, nevienam jau nav pagaidām pretendības. Vienam cilvēkam pagaidām tikai pretendības. Ejam tālāk, ka daudz mums. Man nav pretendības, man viss paliek tāpat kā pagājušajā, ja tu visi baigi forši. Nākošais. Bija labi. Es uzskatu, ka tas drošības kar, kas ir katra paša ziņā, metini, nemetini, bet balstiekārtā tu vari mainīt, ko tu gribi. Galvenais, lai tas viss tiek kontrolēts, lai var iziet tehnisko komisiju, lai tur nav tu vienkārši, bet kamas plauks piemetināt, visu tāteikt. Viena mašīna es nobraukšu labāk. Kā mēs Visi ir izrunājuši? Jā. Tagad tu vari pateikt. Kā mēs pamudināsim strīt braucējus braukt pro klasē? Cilvēki grib iziet reāli to ātrumu, visu klāt, bet ja brauc 10-12 braucēji, kas tur nāk? Ja iemetiens ir 80, viņam agri vai vēl var atlikt. Domāju, saprāt, Tas ir tas vienīgais, pie kā mēs pieturamies un balvu beidzam, tam ir braucam līdz no rīta. Tas gan. Tad visu tā pagājušajā gadā tikai uz 80 km. Tas jau starpības nav, tā esmu vienu daudz klasu. Ir starpība. Nav naudas, lai brauktu pro. Pirmais faktors, otrs ir bail, kad viņš kādā borcā neieplēš. Mēs šajā ziņā atdalām par ātrumu. Jā, tagad pielīdzināt normālām būvētām mašīnām, strīt mašīnu mēs nevaram nekā.